centīšos pēc iespējas īsāk pastāstīt par savu grāmatiņu Eņģeļa dienas grāmatu. Kādēļ nosaukums šāds? Kādēļ eņģelis? Pirms 25 gadiem, kad piedzima mana meita, pie ziediem, kurus man atnesa, es neatceros, kas bija cilvēks, kas man atnesa šos ziedus, bet bija klāta eņģeļa figūriņa. Tā tas viss sākās. Pēc tam es visur pirku eņģelīšus. Visi man dāvināja eņģelīšus, man ir ļoti daudz eņģelīšu, sen jau vairs neskaitu. Esmu pārstājusi viņus tā kā kolekcionēt, bet tik un tā ik pa laikam kādu jaunu atkal ieraugu. Vēl. Man ir tetovējums, kur es uztaisīju dzīvojot Anglijā. Es 2,5 gadus esmu nodzīvojis Londonā. Tas bija ļoti grūts laiks. Un bija tāda vēlme, lai visu laiku līdzās būtu sargeņģēlis. Līdz ar to man ir tetovējums latīniski ar nozīmi eņģelis. Un šis te vārdiņš man pielipa. Un pielipa kā pseidonīms, jo šeit arī autors ir Angelus, jeb eņģelis latīniski. Kaut kā tik ļoti vienkārši arī tas nosaukums radās. Pirmo daļu es sākotnēji izdevu izdevniecībā Sava grāmata. Kad pirmā daļa bija uzrakstīta, pilnīgi nejauši satiku dažādus cilvēkus, kuri man uzrunāja ar jautājumu, vai es nevēlētos sarakstīt grāmatu. Es saku, tā kā ir jau, bet varētu vēl kaut ko likt klāt, un tā vārds pa vārdam. Un izdevniecībā Doma Perles, kurā es pat arī strādāju par korektoru, izdevniecībā Doma Perles tika izdot šī te grāmatiņa. Varētu teikt tā, ka pirmā daļa ir vairāk par sevis pazaudēšanu un mēģinājumiem sevi atrast. Un otrā daļa jau ir vairāk par to, ka tu jau esi ārā no tā visļaunākā punkta. Protams, depresija tā nav tāda lieta, kur atnāk un aiziet uz visiem laikiem. Tā vienmēr tevī paliek un tu vienmēr ar to esi spiests. Pat nespiests, tu vienkārši ar to iemācies sadzīvot. Un otrā daļa ir salīdzinoši tiešām pozitīva. Tur arī ir intervijas no žurnāla Mistērija, kurā es esmu gan strādājusi, gan sniegusi interviju. Tā kā ir ļoti daudz interesantu lietu tiem, kuriem gribas palasīt, kā tad citiem ir gājis. Un mani lielie paldies ir uz šīs grāmatas aizmugurējā vāka, un to es varu nolasīt. Liels paldies visiem, kuri ir manā dzīvē. Tātad mēs viens otram esam vajadzīgi šajā visuma acu mirklī. Īpašās pateicības ir Elizabetei. Meitiņ, paldies, ka esi mani visviedākā skolotāja. Mīlu tev līdz bezgalībai un atpakaļ. Un Oskaram, manam vīram, mans mīļais cilvēks, paldies par drošības un sen ilgoto māju sajūtu, kur ienes manā trauksmēnajā sirdī. Tās ir manas vislielākās pateicības. Šie cilvēki ir vissirsnīgāk novērtējuši manu grāmatu. Un tas jau laikam arī ir pats galvenais.